Šodien mēs esam mežā. Un šis mežs ir interesants ar to, ka viņš ir pie jūras. Un vēl viņš ir interesants ar to, ka te agrāk bija smiltis, kā jau pie jūras. Un tad cilvēki sastādīja kokus, lai stabilizētu augsni, lai augsne būtu auglīgāka, lai samazinātu augsnes eroziju. Un tā ideja ir ļoti laba, protams. Bet kas notika, kā mēs šeit redzam vienu tādu īpatnēju lietu, ka šeit nav jauno kociņu vispār. Visi koki, kas šeit ir, tie, kas bija iestādīti iepriekš. Un nav jauna koka tāpēc, ka visur uz zemes ir sūnas. Un, piemēram, ja nokrīt čiekurs, viņš nokrīt, un viņš netiek līdz augsnē, jo augsne, visas tās smilts kārta ir zemāk. Un viss ir apaudzis ar sūnu. Un tādā veidā čiekurs nokrīt, un nevar iesēties tās sēkļas, kas ir čiekurā. Ko lai dara? Ko lai dara šādā gadījumā? Tad mēs varam izmantot arī permakultūras principus, lai šo atrisinātu. Protams, ja tas būtu mans mežs. Pirmais, kas būtu jāizdara, ir daļa koku jāizcērt, lai būtu gaisma ienāktu, jo šobrīd gaismas nav, un daudzi koki redzēt ir stādīti rindās. Tad nākamais, kas ir, varētu sastādīt arī lapu kokus, kuru lapas krītot, veidotu uz zemes mulču un satrūdētu, un tad jau čiekuri krītot tur varētu iesēties. Bet ir tādi foršāki risinājumi vēl. Piemēram, uztaisīt šeit ganības. Protams, ka šeit nav ko daudz ēst, bet, ja, piemēram, ideālā variantā pēc permakultūras risinājuma, to varētu izdarīt tā, ka šeit, piemēram, ieliest govis. Viņas būtu jābaro, protams, ar sienu šobrīd, jo zāles šeit nav. Ieliest govis, viņas šeit samēslotu visu, pēc tam ieliest cūkas, pēc tam varētu vistas ielaist un tādā veidā uztaisīt apriti tādu. Labāk būtu vistas ielaist pēc govīm, jo tad viņas apēstu no govs fekālijām, ka rodas tur mušiņas, tad viņas apēsta, un pēc tam cūkas jau tālāk ir pārstrādāta. Un tad būtu, un cūkas visu uzrušinātu šo augsni, šo sūnu visu uzrušinātu, un pēc tam tur varētu augt viss kaut kas. Un tādā veidā šo mežu varētu pārtaisīt par ļoti labu, daudzveidīgu mežu. Jo, kā redzam, šeit šobrīd ir monokultūra un nekas cits, izņemot to, ko cilvēks iestādījis, neaug. Un sūnas ir principā tāda kā dabas aizsardzība, ka viņa to augsni apsec un šeit neiespīd sauli iekšā. Bet arī vairs nekas cits šeit neaug. Tā ka labs risinājums domāts bija un labi ir izdarīts, bet varēja izdarīt daudz labāk. Bet nestoties uz to, šobrīd šī ir skaista vieta pastaigām ar ģimeni. Var paņemt līdz arī dzīvniekus un izskrieties šeit mežā. Un nav jālien cauri brikšņiem. Labi, un šis arī tas, ko es gribēju jums izstāstīt. Un laikam sākšu kaut kādu jaunu rubriku vai tādu kā sadaļu kanālā, kad likšu tādus video, kas mums ir sastopami dabā ar praktiskiem piemēriem, kā varētu izdarīt. Jo, piemēram, arī koks ir nokritis kaut kad, un teorētiski čiekuri ļoti labi iesējas arī kokos, kas nokrīt. Bet tā kā te visi pārņēmušas sūnas, tad viņas vienkārši apaudzē to koku, un viņš vairs te arī krītot nevar iekrist iekšā vairs un sasniegt kaut kāda veida materiāla, kur iejaukties. Un šeit nedaudz tālāk redzam jau, kad ir citāina, te ir ozoli izauguši un sāk augt arī citi koki. Te vairāk es redzu ozoli un pļavas ļoti daudz ir. Attiecīgi te uzreiz ir savādāka augsne, uzreiz kā zāle saveidojas un velēna. Un te jau sākas arī citi
procesi norisināties. Vai, piemēram, kļavas auga. Tā, ka šis mežs jau ir vecāks kā tas iepriekšējais. Te redzēt, kādi koki liela resni ir. Tā, ka, nākotnē viņš droši vien attīstīsies jau par kaut kādu sakarīgāku mežu ar lielāku daudzveidību. Tas arī laikam viss šim video. Lai veicās, ejiet dabā, staigājiet, novērojiet un mācieties.